Tā kā jau straujiem soļiem tuvojas 2014. gada 1. janvāris un pārēja no latiem uz eiro, tad jautājām uz ielas satiktiem cilvēkiem, vai viņi par to zina un ko domā par gaidāmajām pārmaiņām. Es domāju, ka nekas nebūs. Ko darīt? Hauss taisīt. Arī tolku nebūs nekāda. Rindas uz kuriem te. Mainīt naudu. Mainīs tāpat. Un nekas. Es domāju, nekas nebūs. Būs kā bija, tā bija. Cilvēki tādi mūsu Latvijā tā mierīgi. Normāli. Kā jūs ietekmēs eiro maiņa? Nu, es te negribēju, конечно, Latvijas valūta vai nacionāla valūta vai sveša valūta. Nu, es domāju, labāk nebūs. Es tā domāju. Jūs kaut ko atceraties par iepriekšējo valūtas maiņu, no repšiem mainīja? Nu, jā. No Latvijas, no Krievijiem bija uz repšikiem, un pēc tam no repšikiem bija uz latiņiem. Nu, dikti problēma nebija, но Кавказ на Слышали вы что-нибудь про переход на евро? Знаете ли, что с 1 января у нас будет другая валюта? Да, это я слышал, потому что говорят по радио и в газетах написано, что это да, я слышал. И как вы к этому относитесь? Ну, я скажу, что, конечно, Рига и Латвия – это наша страна была, и всегда были латы, а тут с чего не возьми, взяли евро. Ну зачем? Были бы латы, были бы латы. Я считаю, что это, в принципе, неправильно. Вот Россия же не меняет, правильно? Есть рубли, какие есть рубли. Manuprāt, novembra beigas nav jēgas runāt par eiro ieviešanu vai neieviešanu. Līdz ar to, ka mēs visi saprotam, ka tas notiks janvāra sākumā un eiro būs mūsu maksājuma valūta. Un rezultātus mēs arī redzēsim nākamgad, kad sapratīsim, kā uzņēmēji rīkojas ar cenu pārveidošanu no latiem uz eiro. Vai tas bija saskaņā ar visiem noteikumiem, ar noteikto līkmi, vai nu būs tie ļaunprātīgie uzņēmēji, kas paaugstinās cenas un līdz ar to mainīsies arī tas eiro ieviešanas rezultāti. Bet, protams, manuprāt, eiro ieviešana ies par labu tiem uzņēmumiem, kas tagad veic savus maksājumus latos, ne latos, bet eiros. Un viņam ir nepieciešams konvertēt valūtu no latiem uz eiro vai no citas valūtas uz eiro. Līdz ar to viņi nemaksās to komisiju vairāk un droši vien viņam būs tie ieguvumi komisijas veidā. Viņam nenāksies vairāk to maksāt. Un droši vien, kā arī integrācija notiks Eiropas biznesā, mēs varēsim daži no mums, daži no uzņēmumiem tikt vieglāk uz Eiropas tirgu. Es domāju, ka Latvijas uzņēmējiem nevajag domāt īstermiņa un vajag rīkoties saskaņā ar noteikto līkmi, lai tas cenas pārveidojas ļoti pareizi. Un līdz ar to visiem mums būs vieglāk dzīvot un vieglāk pierast pie jaunas valūtas.